Mārcis, ko tu dari? Es meklēju vīnu, no kā pagatavot mājās karstvīnu. Var pats pagatavot karstvīnu? Bet, protams, tu vari, protams, pirkt gatavu karstvīnu. Bet es gribu uztaisīt pati. Varētu teikt, ka tu esi bijis pavārs. Izvēlies tumīgu, piesātinātu sarkanu vīnu. Un parādīs, ko Jā, tu tieši tā, izvēlies, lai pagatavotu karstvīnu. Vēsturiskais karstvīns ir no Kaoras, no Malbeku vīnogām. Šis ir koncentrēts, augļains, piesātināts sarkanvīns. Tas ir Malbeks. Otra izvēle no vecās labās Gruzijas. Ir jau pussalts sarkanvīns un arī piesātināts un ogains, teiksim tā. Labs pamats, lai pagatavotu karstvīns. Top nepieciešamākās garšvielas, lai būtu karstvīns labs. Manā skatījumā tas ir kanēlis, noteikti klāt, lai būtu kanēlis, krustnagliņas, tad tas iedod ļoti specifisku labu garšu. Varbūt arī muskatrieks, rīmija apelsīns vai mandarīnu. Iekšpusīt nokasīt nost, lai viņš nepaliek rūgts. Tīru mandarīnu miziņu metam iekšā tajā karstvīnā, ko mēs karsēsim. Noteikti vajadzēs viņu saldāku nekā ir pats vīns. Es ieteiktu likt klāt medu, kārtīgi karot pie pudeles karstvīnu. Es esmu paņēmis ingveru. Ja ir kaltēts pieejams, vēl labāk, galvenais nepārspīlēt ar to daudzumu. Tās miziņas nemetēt ārā, krājiet kaudzītē, izkalst, un tas būs lielisks pamats, lai pagatavotu karstvīnu. Man bija stāsts par vienu spāni, kuram es stāstīju, kas ir karstvīns, viņam izstāstīja, viņš beigās teica, tas taču tāds ir sangrija. Izrādas, ka latvieši dzer vienkārši sangrijas karstvīnu. Dzērvenes. Bet var arī likt svaigās vai labāk likt kaltētās? Liekam visur kaltētās. Svaigās var izmainīt to garšu un to konsistenci. Mandeles, kur ieteicams nevis likt karsējot karstvīnu, iebarot katram tātad krūzītē atsevišķi. Var būt dažādi kaltēti augļi, kaltētus ananāsus. Ir jākarsē ātri, bet neuzvāram. Ieteikti ar 60 grādiem, tā kā knapi var iebāzt pirkstu virsū vāciņu. Atstājam, lai vēl iesūcās. Izkāšam, krūzītē beram tās pašas mandeles. Tu dodies uzdevumā gatavot karstvīnu? Jā, es esmu paņēmis par divus dažādus veidus, divi dažādi karstvīni. Lai izdodas pagatavot karstvīnu. Baudam Ziemassvētkus ar pašu pagatavotu karstvīnu.